bibliotekāru kongresā, un vai tāds pasākums bija vērtīgs jums kā bibliotekāriem? Nu, tās galvenās problēmas, ko tur risināja un kas vispār ir bibliotekāriem, protams, ka saistīts pirmkārt ar pašvaldības budžetu, ar to naudas daļu, ko pašvaldība dod bibliotekām. Jo gandrīz visā Latvijā ir šīs problēmas, ne tikai mūsu rajonā, kad bibliotekāriem ir ļoti maz šis budžets un neko grāmatas praktiski nevar iepirkt. Un otra problēma, par ko es arī runāju šajā pagastu bibliotekāru kongresā, bija tas, ka bibliotekārus mazliet zemāk vērtē nekā viņi īstenībā ir. Un mums ir tāda problēma mūsu pagastā, kā šīs pagastu bibliotekāru pusslodzes. Ja mums ir 33 bibliotekas un tur strādā 33 bibliotekāri, tad 16 bibliotekāri strādā uz pusslodzi no viņiem visiem. Un šāds kongress, protams, ir vajadzīgs, jo cilvēki savā starpā sarunājās, ja? Tad viņi pārņem viens otra pieredzi, un arī šeit tika runāts par biblioteku automatizāciju, kas praktiski arī ir bibliotekas rītdiena. Un arī pagasts jau ir praktiski arī tā vieta, kas ir kultūras, informācijas, izglītības centrs pagastā. Un, protams, ka viņam šāda automatizācija būtu tikai par labu. Sakiet, un vai varbūt pateicoties šādam kongresam, turpmāk bibliotēku finansējums būs bagātīgāks, varbūt tam vairāk tiks pievērst uzmanība, teiksim, jau no pašas augšas, no finansu ministrijas puses? Jā, tagad šajā gadā līdz 1. septembrim ir jānodot normatīvais akts, projekts pašlaik tieši par biblioteku finansējumu, kurā pašvaldībai būs noteikta pati minimālā summa, kas ir dodama bibliotekām, grāmatu un periodikas iegādēji. Un, protams, ka pēc šī 1. septembra viņš tiks izskatīts, un tad jāgaida ir viņa pieņemšana. Paldies! Pāriesim pie skolu bibliotēku darba. Vai skolu bibliotēkas līdz šim nebija tā drusciņi apbižotas, drusciņi attālinātas no visa tā bibliotēku darba? Es nezinu, es varu teikt pēc savas pieredzes, es nebiju apbižota, jo mūsu pagastā es un pagasta bibliotekāris tiešām cieši sadarbojamies jau vairāk kā 10 gadus, kopš es strādāju skolas bibliotēkā, un tā, ka es esmu vispār lietas kursā gandrīz par visiem jautājumiem, kas notiek masu bibliotēkās. Pārējos pagastos un pagastu skolu bibliotēkās es tiešām nezinu, varbūt viņi nedaudz apvainoti, bet es noteikti. Nē, es esmu tiešām lietas kursā. Kaut gan es esmu ļoti priecīga, ka beidzot arī šeit šodien uzaicināti skolu bibliotekāri un beidzot varēsim arī mēs izteikt savu viedokli, jo, protams, mums ir savas problēmas, kaut arī mēs esam arī biblioteka, bet tomēr darbs un tā ikdiena ir nedaudz atšķirīgāka nekā masu bibliotekās. Paldies! Paldies! Par biblioteku nedēļu. Un šis ir tas laiks, kad mēs vairāk runājam par savām problēmām, kad mēs tieši cenšamies valsts un sabiedrības uzmanību pievērst savām vajadzībām, runājam par to, kādai būtu jābūt bibliotekai nākošajā gadu tūkstputī. Un galvenais, tieši šīs biblioteku nedēļas notikums pēc manām domām notika 20. un 21. aprīlī, kad Jūrmalā notika pagastu bibliotekāru kongress. Un arī no mūsu rajona tajā bija 5 delegāti, bija 4 pagastu bibliotekāri, no Ābeļiem bija Lilija Kirilova, no Salas bija Ruta Lavrinoviča, no Varliešu pagasta Stampulžu bibliotekas bija Daiga Bēnaroviča, bija Zasas pirmās bibliotekas vadītāja Inese Grauze un bija arī mūsu galvenās bibliotekas metodiķe Inga Grīnberga, kas arī runāja šajā kongresā par tām problēmām, kuras ir mūsu pagastu bibliotekās, kas traucē bibliotekas ar tās funkciju veikšanu.
kādi mums ir tālākie mērķi, ko mēs vēlamies, ja? Varbūt tās par to mēs tieši šodien parunāsim. Un pirmais vārdu gribētu dot tieši Irai, ja? Lai viņa pastāsta to, kādas ir problēmas tieši mūsu tautas bibliotekām, un tās akcentu liekot uz pagastu bibliotekām, jo pēc manām domām tieši ar tās viņā šobrīd klājas visgrūtāk, lai viņi arī dalās dzirdētajā pagastu bibliotekā kongresā. Un es jums varbūt viņu nolasīšu. Šīs tavas pārdomas, ko es arī ar šo sievietes nosvērtība, un mani parasti ir tā, zināmā mērā nomierinājusi vienmēr šī atmosfēra, kas ir bibliotekās. Tur ir miers, tur ir tāds klusums, miermīlīgs, jā. Pat bērni sanākot, teiksim, paskatīties grāmatas un izvēlēties kaut ko nomierinās un ir tādi prātīgāki un mierīgāki. Un tas ir ļoti labi. Tas, es domāju, jūs savā arodā esiet profesionāli un tas ir ļoti labi. Esam sapratuši, ka mums ļoti pietrūkst uzņēmīgu cilvēku, kas pašreiz bīdītu šo mūsu saimniecisko sfēru. Tas ir, teiksim, pietrūkst cilvēkiem riska, tādas drosmes riskēt, pietrūkst zināšanu, pietrūkst daudz kā tāda, pietrūkst intelekta, lai viņš varētu, teiksim, iet biznesā, kaut ko darīt, mēģināt veidot savu uzņēmumu, mēģināt atvērt kaut kādas citas iestādes un rīkoties un darīt. Un šeit ir ļoti lielas cerības uz mūsu jaunatni, un par citu jūs referētā izskanēja tas, ka teiksim, jaunatni daļā tas, kas apmeklē bibliotekas, pieaug. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi, jo, acīm redzot, arī jaunieši sāk izprast šo lietu, ka pabeidzot tikai skolu tā vai šādi, tad nebūs perspektīvas mūsu dzīves attīstībai, tad, lai izsistos, lai atrastu vietu dzīvē, tomēr daudz, kas jāiegūst papildus, daudz, kas, teiksim, jādomā šajā jomā. Un te viņi, acīm redzēs, griežas bibliotekā, meklē jaunāku, svaigāku informāciju gan biznesa jomās, gan arī citās sfērās, kas viņu interesē. Un šeit jums ir ļoti plašs darba lauks visās šajās lietās, jo izveidot mūsu nākošo jauno paudzi, kas varētu šīs lietas virzīt labāk nekā mēs to varam un saprat. Cik lielā pašvaldību bibliotekās, kas grāmatā mums ir pietiekoši liels un labi, iedot zināmas līdzekļus, lai viņi atdod. Patīk šī beigās. Un šeit apakšā? Jā, grāmata bija zīme. Pagājušā gada skaitā. Mums ir tikai skaitā cilvēki, bibliotekas uzpērīgi. Jā. Un galvenā iespēja. Jā. Tad šito te momentiņu. Varbūt es man var pajautāt tādu lietu. Kāda ir bibliotekas nozīme? Tīpaši varbūt laukos, aizvien lielākam cilvēkam skaitu ir nepieciešama biblioteka, jo tā daudziem ir vienīgā vieta, kur viņš var ielūkoties avīzē, žurnālā, kur paņemt palasīt grāmatu, kur gūt sev nepieciešamās zināšanas. Un to pierāda arī kaut vai pagājušā gada statistiskie rādītāji, ja? Jo mūsu rajonā ir 41 biblioteka. Un 33 no tām ir pagastu bibliotekas. Un pagājušajā gadā kopā tās apmeklēja 161 943 apmeklētāji. Un tas ir par 13 328 vairāk nekā iepriekšējā gadā salīdzinot. Ja? Un visaktīvāk biblioteku apmeklē. Ja runājot par bērniem, tad tie ir 1.–5. klašu audzēkņi. Pēc tam it kā šī interese pa lasīšanu nedaudz zūd. Un sākot ar 9. klasi, tā atkal pastiprinās. Ja runājam par pieaugušajiem, ja, tad ļoti aktīvi biblioteku apmeklē pensionāri, bezdarbnieki. Ja. Un pats lielākais
tomēr pati lielākā nepieciešamība pēc bibliotekas ir skolēniem un studentiem, jo aizvien vairāk pieaug nepieciešamība paplašināt savas zināšanas, jo mūsu nākotne, lūk, nav iedomājama bez izglītības. Un pat cik nepieciešama pēc izglītības pieaug, tad arī nepieciešamība pēc bibliotekas sniegtiem pakalpojumiem pieaug, jo biblioteka jau ir galvenais informācijas sniedzējs. Kopš šī laika, kad viņš jau darbojas, ir apmeklētāju skaits vai pieaudzis, vai palielinās, samazinās, un kāda var būt nākotne šim interneta pieslēgumam bibliotekā? Jā, mēs 20. janvārī atvērām automatizēto lasītavu, kur ir pieejams internets. Un, tagad jau tas darbojas 3 mēnešus, un man jāsaka, tik tiešām arī zināmā mērā mūsu bibliotekas dzīve ar to ir izmainījusies, jo mūs apmeklē tagad tādi jaunieši, kuri līdz šim uz biblioteku nenāca, kurus interesē tieši tā informācija, kuru viņi var gūt internetā. Un lūk, pa šiem 3 mēnešiem mums ir apmēram bijuši 500 apmeklētāji, kas ir strādājuši internetā vai nu standarta programmās. Jo mēs piedāvājam arī bibliotekas apmeklētājiem ne tikai internetā strādāt, bet ļaujam arī, kas ir tieši ļoti nepieciešams studentiem, veikt savus kursa darbus, diplomu darbus. Šeit viņi var salikt viņu datorā un tālāk izprintēt un nodot. Un, protams, tik tiešām interese ir ļoti liela un pieprasījums pēc interneta tieši šīm te pakalpojumiem ļoti liels. Un praktiski uz brīvdienām, nevienmēr visi var dabūt šo brīvo vietiņu pie datora, lai pastrādātu, jo vienkārši cilvēki jau nedēļu iepriekš praktiski pierakstās rindā uz to. Lūk, un es ceru, ka ar laiku, jo ikdienā mums lietotājiem ir viens dators, brīvdienās mēs atļauj izmantot 2, bet tas ir tomēr par maz, un es ceru, ka varbūt tās līdz šī gada beigām, pat cik mēs piedalāmies vēl vienā projektā, un es ļoti ceru, ka arī viņš gūs atbalstu, kad mums bibliotekā būs vēl papildus kāds dators, līdz ar to mums būs arī vairāk šo te vietu, ko mēs varēsim piedāvāt lietotājiem, kur strādāt internetā. Paldies! Lūdzu. Jūs varēsiet arī apliecināt savu atpakaļ uz Rīgu aizbraucot, tās lieldienu aizgājušo lieldienu noliņas klāt, tas mums par atmiņu par to. Un gaidīsim jaunus dzīvoļu krājumiņus un gaidīsim, lai mums būtu ko darīt. Paldies! Būtu ļoti interesanti, jūs tā paskatāties, un varbūt kāds uzminēs, kura man visvairāk varētu tā saistīt. Kāpēc? Tad es jau bibliotekā, par ko priecājas autors, par kā šādi? Spožos. Autors priecājas par to grāmatu, kur visvairāk lasa bibliotekā. Šī tad, laikam, gan ir tā nolasīta, ka prieks autoram. Es domāju, ka jums arī bijis prieks lasīt šo grāmatu. Bet ir vēl viens iemesls, kāpēc es tieši uz šo grāmatiņu skatījos un kāpēc par to priecājos. Šo grāmatu ilustrē Margarita Stāraste. Jūs 10 gadu vecumā, tādā cienījamā vecumā jau. Un kad mēs braucām šorīt pie jums, te uz Jēkabpili ciemos, no kultūras ministrijas pa mobiļdienas, un viņu sauks tagad uz Latviju, lai viņa kopā savu vīru kungu atbrauc, un lai viņš aplaudē, kad viņai pasniegs to ordeni. Un mēs tagad priecādamies par viņu šo lielo notikumu un viņas to tādu panākumu aplaudēsim. Šaubas svaigus, briesmīgi titai sāp zobs, zobā jau iemeties rokas. Lelītes māmiņai Inai daudz draugu. Visi grib glābt viņas acu raugu. Ak, ko lai dara, ko lai sāk? Kurš tad man zobus te ārstēt māk? Laikam būs bēdīgi jābeidz visam, zēnu un meitenes klusi pavisam. Vienīgi Miks piesakās, tu neraudi māti, šorps slimniecines. Māte gan uztraucas, māte gan raud, negrib šim zobārstam ārstēt ļaut, lai tik šis ārstējot minku un taksi, Titijai vajagot ārstu ar praksi. Neatrod tomēr izēju citu,
piekrīt un atnes Titu. Un Miks, kā rāva viņš lelītei zobu, ai, norāva nepraša galvu tai. Nu šausmas, labi, ka lelde. Vai ne? Jā. Nu, lūk. Nu, tātad te ir tādi humoristiskie dzējoļi, redz, kā māsa ar brāli saķīvējušies ir. Un tad te ir dažādi, es braucu kādreiz uz tikšanos un skatos, vējainajā dienā notiek kaut kas tāds ielas malā, ka man arī gandrīz vai mati ceļas augšā ar visu cepuri. Sirmais sēdnieks staigā priecīgs, viņam šodien nav kur steigt, naktī sniedziņš bija sniecīgs, darbu varēs ātri beigt. Te viņš uzmet skatu bruģim, redz pa plato ielu spējuši, viņa dēla muģim cepuri nes projām vējuši. Cepurē jau smagais auto gandrīz virsū uzbraucis, cits varbūt vēl glābto trauktos, taču uģis neskrien viss. Nogaida viņš mazu brīdi, kamēr auto aizjoņo, tad iet paceļ cepurīti un sev galvā uzliek to. Sētnieks atkal smaidīt sāk. Gudres puisis, vai tu saprot, ka ir svarīgāka galva, nevis cepure? Pils viņam darbam galā. Jūs tā negadās? Neklē. Tātad, kā jau mēs tikko ar jums sarunā noskaidrojām, es teicu, ka man mazliet pārsteidza tas, kā jūs protat aizraut. Es uzskatu ne sevišķi pateicīgu auditoriju, kura nevienmēr ir tā, kura māk klausīties un māk saprast, bet bērni ļoti uzmanīgi klausījās. Jūs tik ļoti atraktīvi un tik ļoti patiesi savus dzejoļus lasījāt, ka jūs vienkārši nevarējāt neklausīties. Jūs zināt, varbūt, ka es atļaušos te atcerēties vienu tādu momentu. Tas bija Ikšķils skolā pirms daudziem gadiem, kad mēs kopā uz tikšanos aizbraucām arī ar aktrisi Emīliju Bērziņu. Un viņa runāja par teātru mākslu, par aktieru mākslu. Un es lasīju humoristiskos dzejoļus, un pēc tam mums izraisījās saruna. Un es viņai saku, māksliniec, kā jūs protat, kā jūs varat tā auditoriju aizraut ar sarunu par aktieru mākslu? Un tā viņa saka, mīļo cilvēku, bet tas taču mans darbs. Tā taču mana maize. Man bija par šo tādu atzīšanos tāds arī pārsteigums. Es domāju, viņi tik vienkārši tā pateica, jā, viņi saka, es taču strādāju konservatorijā un esmu pasniedzēji. Man taču tas jāprot. Es neesmu pasniedzējis, kaut gan arī skolotājs pēc diploma esmu, jā, un neesmu arī aktieris un tā, bet man vienkārši patīk bērni, un bērnu auditorija, jā, tā nav viegla auditorija, bet tā ir ļoti pateicīga tad, ja tev ir ko teikt tiem bērniem. Un lūk, toreiz, es atceros vēl, es gribu pabeigt to epizodīt ar Emīliju Bērziņu, viņa man saka, zināt, dzejnieki, es jums gribētu vienu mazu padomu. Es lasīju dzejoli notikums grāmatveikalā. Pie letes pienāk rakstnieks N un pārdevēja jautā, vai grāmatas, ko raksta N, līdz šim iet labi tautā. Bet pārdevēja teica, tūlīt nav lūzuma vēl krasa. Jūs esat pirmais pilsonīt, kas vispār viņas prasa. Viņi saka, jā, tas viss ir jauki, bet jums bija pirms pēdējā panta, bet. Un ja ir bet, tad jau atbildi ir skaidra. Jūs lieciet un pārdevēja teica tūlīt, nav lūzuma vēl krasa, un vēl mēs nezinām, kas tur ir. Un viņi saka, un tad beigās jūs esat pirmais pilsonīt, kas vispār viņas prasa. Redzat, tāda maza epizode ienāca prātā, kā mēs tikāmies pirms daudziem gadiem Ikšķilas skolā, bet mēs esam daudz reiz tikušies ar Jēkabpils apvidus bērniem un skolotājiem. Te ir kādreiz bijušas tik skaistas dzejas dienas, un man ar Jēkabpili saistās, protams, ledus iešanas laiki un tā, bet arī ar ļoti daudziem grāmatu draugiem man te ir bijusi sirsnīga un ir vēl sirsnīga draudzība. Es atceros, pateicoties Kiršbergu ģimenei, tad, kad uzrakstīju poēmu Sarkanas rozes garos kātos, tad es braucu uz Jēkabpili, un pulksten 11. sākās tikšanās ar mani, ar
vienu jauniešu, kā saka, kopu, un es toreiz lasīju 2 stundas, pat vairāk mazliet šo poēmu. Pirmo reizi es to nolasīju, un kad man bija 50 gadu jubileja, es to mākslas darbinieku namā lasīju jau pēc, zinām, tāda kā mēģinājuma. Tā kā, lūk, tādas intīmas atmiņas man saistās ar Jēkabpili, un tagad, kad es vadu Anneli, savu izdevniecību, tad mēs abi ar Anitu, ar sievas kundzi, tad mēs braucam no grāmatnīcas uz grāmatnīcu, un dabiski, ka nepabrauks garām Cielavai, nepabrauks Ināras Janvāras kundzes arī veikalam, un tā kā mēs te vedam savas grāmatas un cenšamies informēt par jauniem izdevumiem. Es ļoti būtu priecīgs, ja jūs arī interesētos par visjaunāko Anneles grāmatu, ko es jums varu parādīt, bet man viņi ir jāpaņem. Viens ir šī grāmata. Tā būs tāda pati kā lielā Ziemassvētku skaitām grāmata, un vāks ir jau nodrukāts, un es tagad varu šo vāku jau parādīt. Tātad, lūk, izskatīsies šī grāmatiņa tā, un sauksies Skolas zvans. Tas ir uz skolu izlaidumiem. 300 dzejoļu, 100 autoru apmēram, 100 autoru sveic skolu beidzējus. Un šī grāmata var noderēt gan skolēniem, gan arī skolotājiem, jo te ir dzejoļi par skolu, par skolotājiem, par bērnību, par pirmo mīlestību, par atvedām no jaunības vai sasveicināšanos ar jaunību. Tā kā tā būs tāda interesanta grāmata, ko mēs gatavojam, tuvākam laikam, aprīļa beigās grāmatmetienam ir jābūt. To mēs noteikti atcerēsimies, un es jau pirmīt redzēju, ka jūs stāstījāt par šo grāmatu, bet varbūt tagad mazliet jautājums no citas jūsu darbības sfēras, varbūt, kā es teicu, par tulkošanu. Es zinu, ka jūs tulkojat no poļu valodas, bet cik saprotu, ka tā nav vienīgā valoda. Jā, māte ar vecmāmiņu man dāvāja poļu valodu. No Latgales puses nākot, es to arī paņēmu sev līdzi, un universitātē tulkoju Panu Tadeušu un daudz dzejoļus, pārgāju arī uz prozu un pat lūgu antoloģiju pārtulkoju. Tagad ir grūtāk, tas ikdienas darbs prasa tik daudz pūļu, ka grūti ir izsēdēt, jo tulkošana ir sēdēšana, vai ne, pie galda, un katru dienu tev ir jāpadzen pa kādu lapspušu skaitu manuskripts uz priekšu. Bet, es sakarā to, ka mācījos vācu valodu un biju saistīts ar vācu literatūru izdevumiem diezgan daudz, arī no vācu valodas esmu tulkojis, un pašlaik mēs sadarbojamies ar vienu ļoti interesantu vācu izdevniecību. Tādēļ mums ir skaistie kalendāri, tādēļ mums ir ļoti interesanti ieceri. Es domāju, ka mēs ļoti iepriecināsim skatītājus, grāmatu draugus un visu mūsu latviešu sabiedrību ar kaut ko jaunu. Nāks tāda sērija, tā sauksies Pērlītes. Tā būs domu pērlītes, tās būs, un reizē tās būs ļoti skaists atklātnes, kas rotā grāmatiņa. Grāmatiņa būs puse no šī te formāta, ļoti plāna, kāds 16 lapas pusītes, un tā būs domāta dažādiem gadījumiem. Piemēram, bez mīlestības nedzīvojiet. Dabiski, ka tas ir kāzām. Tam sveicienam, ko jūs nodosiet, šī mazā grāmatiņa nāk klāt ļoti labi, jo mums būs tāds epigrāfs: it kā nieks un tomēr prieks. Tātad no grāmatu lauka kaut kas nāk līdzi, vai arī mierinājums. Jūs ejat uz slimnīcu apraudzīt draugu, bet jūs aiznesat viņam to sulas pudeli vai ko, vai kādu puķi, bet ja jūs pieliekat arī šo mazo nieku, vai ne, kas viņam paliek, un viņš pēc tam var palasīt. Tā kā, lūk, 8 grāmatiņas samērā drīz sasniegs Latviju, un es ceru, ka katru ģimeni un katru grāmatu draugu māju. Redzot jūsu šīs dienas sarunu ar bērniem, es nevaru atturēties no vēlēšanās palūgt jums norunāt pašam vismīļāko savu bērnu dzejoli. Zināt, tas ir tik grūti tā izraudzīties, kurš būtu tas mīļākais. Es domāju, ja es esmu mīļākais, tad man uzreiz mīlīt nāk prātā, un es te bērniem lasīju par to, ka lūk, dzejolis sauc mīlīt, bet kura ir tā mīlīt, lai viņu uzmina, jo viena un arī otra ir mīlīt. Māmiņa, gribu kastanīti. Kastanītis augstu. Nevar aizsniegt kastanīti pazarē ar plaukstu. Māmiņa, gribu ļoti, ļoti. Varbūt uzkāp kokā. Re, jau māmiņa sēž kokā, kastanītis rokā. Atsakot, tas ir tā no bērnu dzīves.
Un, nu, dzejolītis sācot uzreiz iekšā. Tas tāpat kā savā laikā tik patīs dzejolītis un radās Jūrmalā. Nu taču Jūrmala, smilts, ūdens, ūdens vējš, pa visu, ko var rakstīt, vai ne? Dzīvojies Jūrmalā, taisni jūrai blaku, katru rītu Jūrmalā jūrai labrīt saku. Jūra viļņo, jūra skan un ar gudru ziņu putodama izmet man mazu dzintariņu. Dzejolis sauc dzintariņš. Lūk, tādi mazi no putojošās jūras izmesti, no dzīves jūras izmesti dzejolīši, ir kā tādi dzintariņi, kā mazas tādas, pērlītes, teiksim, jā, tā. Un sarunas nobeigumā, ko jūs gribētu un varētu novēlēt lieliem un maziem Jēkabpils lasītājiem? Mīļie jēkabpilieši, jūs apciemojot ir liels prieks par ko? Par to, ka, neraugoties to, ka ledus iešanas mūs maļ, neraugoties to, ka mūs maļ arī laika dzirnas, kuras ir ļoti, ļoti nežēlīgas šajā brīdī, prieks par to, ka lasīt prieks te nav zudis. Un es vēlu, lai jūs saglabātu lasīt prieku par spīti visam, lai nāk jaunas grāmatas, un lai ir, kur tām grāmatām iet, lai viņas nepaliek pie mums kaut kur noliktavās un tā. Tā kā lasīt prieku, dzīvot prieku. Paldies! Jēkabpils šovasar ir kļuvusi par mājvietu vairākiem visā republikā īpašiem notikumiem. Šodien Jēkabpili apmeklē liela grupa bibliotekāru. Kam par godu ir šī bibliotekāru vizīte Jēkabpilī? To mēs jautājām Jēkabpils galvenās bibliotēkas direktorei Zinaidai Rapšai. Jā, no 25. līdz 27. augustam Jēkabpilī, bet galvenokārt Viesītē notiek Latvijas tautas bibliotekāru 5. nopētniecības konference. Un